Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Manā bērnībā šajā baznīcā bieži dziedāja dziesmu, īpaši dievkalpojumu iesākot. Daudziem no jums tā arī būs pazīstama un atcerēsieties. Tā bija lūkšana dziesma ar šiem vārdiem: kāds esmu, tāds es atnāku, uz saviem spēkiem neceru, atšķīstīja mani grēcinieku, to gaužu lūdzos Dievu jēras. Pirmā brīdī kādam var likties, tā ir tāda nospiesta, saskumuša, nespēcīga cilvēka attieksme uz dzīvi, bet īstenībā tie ir vārdi ar gudrību un realitātes apzināšanos. Ja kāds jauns cilvēks lepni paziņo, ka viņš ar visu dzīvē var tikt galā pats un viņam nekāda palīdzība nav un nebūs vajadzīga, tad, protams, cilvēki, kas ir padzīvojuši nedaudz ilgāk šajā pasaulē un ar zināmu intelektu un dzīves spējas, ar tādu spēju vērot dzīvi, nekad tādu apgalvojumu neuztvers kā spēka pazīmi. Drīzāk tie cilvēki līdzjūtībā pie sevis padomās, kaut tev nebūtu pārāk grūti iemācīties, ka patiesība ir savādāka. Kamēr cilvēks paļaujas tikai uz sevi, viņš vēl nav ieraudzījis ne savas dvēseles dziļumu, ne Dieva žēlastības lielumu. Un tajā brīdī viņš dzīvo īstenībā ilūzijā, ka spēs pats sev glābt vai ka viņam pašam ar sevi pietiks. Kristīgā ticība nesākas ar cilvēka spēku, bet ar pazemību. Nevis ar pārliecību, es varu visu pats, bet ar apzināšanos, Dievs man ir radījis tik lielu, ka tikai Viņš man var piepildīt. Un to apzināties, tas nav sakāves brīdis, tas ir patiesības brīdis. Un tieši šajā patiesībā Dievs vienmēr pie mums sāks savu dziedinošo darbu. Ja mēs varam Dievu priekšā nākt ar šo attieksmi, kāds esmu, tāds es atnāku, un es uz saviem spēkiem neceru. Tas ir patiesības brīdis. No tāda brīža mēs varam iet tālu dzīvē uz priekšu, jo tur kopā ar mums ir patiesība, tur kopā ar mums ir Dievs. Nolērsim galvas lūkšanā. Svētais mūžīgais Dievs, mēs nenākam Tev apliecināt savu varēšanu, mēs nākam atzīstot Tavā priekšā savu nepieciešamību pēc Tevis, mūsu nepieciešamību pēc Tavas vadības, pēc Tavas klātbūtnes, pēc Tavas dziedināšanas. Paldies, ka Tu mums ļauj apzināties šo vajadzību pēc Tevis. Un paldies, ka Tu mūs pieņem ar mūsu vajadzībām, ar mūsu ilgām, ar mūsu meklējumiem. Dari savu darbu pie mums arī šajā dievkalpojumā. Mēs uz Tevi paļaujamies. Kristus vārdā. Āmen. Labrīt, draudzi. Ir prieks, ka šorīt atkal varam būt šeit, dievnamā, Dievu klātbūtnē. Un mēs aicināsim, ka mēs varam šodien atkal dziedāt kādas dziesmas kopīgi. Un pirmā kopdziesma būs, viņa ir sarakstīta uz kādiem psalmu vārdiem, kurus arī jums gribu nolasīt. Tā kā briedis brēc pēc ūdens upēs, tā mana dvēsele brēc, ak Dievs, pēc Tevis. Mana dvēsele slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Kad es nokļūšu tur, kur es varēšu parādīties Dieva vaiga priekšā. Manas asaras ir mana barība dienām un naktīm, tādēļ, ka vienmēr ļaudis uz mani saka, kur ir tavs Dievs. Par to man tīkas domāt, kad sirds ir pilna, kā es kādreiz ticīgo pulkā gāju Dieva namā ar skaņām gavilēm un slavas dziesmām svētceļotāju vidū. Kāpēc tu esi tik izmisusi mana dvēsele un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos, savam glābējam un savam Dievam. Dziedāsim kopīgi.
Tā kā briedis pēc ūdens upēm saustos, slāpstu pēc tevis, Dievs. Mana sirds tevi slavēt vēlas, par visu pateikt, Dievs. Spēks un vairogs man esi tu, tik tevi rodu patveru. Mana sirds tevi slavēt vēlas, par visu pateikt, Dievs. Tu man draugs un brālis esi, lai gan ķēniņš izredzēts. Tevi mīlu par visu vairāk, jo tu esi liels un svēts. Spēks un vairogs man esi tu, tik tevi rodu patveru. Mana sirds tevi slavēt vēlas, par visu pateikt, Dievs. Tu man dārgāks par spožo zeltu, tevi dvēseli mieru rod. Lai par visu, ko tu man docis, tev mūžam slavu dzied. Spēks un vairogs man esi tu, tik tevi rodu patveru. Mana sirds tevi slavēt vēlas, par visu pateikt, Dievs. Spēks un vairogs man esi tu, tik tevi rodu patveru. Mana sirds tevi slavēt vēlas, par visu pateikt, Dievs. Labrīt, draudze! Kopīgi lasīsim no Jesejas grāmatas 55. nodaļas, no 1. līdz 11. pantam. Visi izslāpušie, nāciet pie ūdens, un kam nav naudas, nāciet, pērciet un ēdiet. Nāciet, pērciet maizi bez maksas par velti, arī vīnu un pienu. Kādēļ jūs maksājat naudu par to, kas nav maize? Kādēļ jūs atdodat savu darbu par to, kas nedara uzturam? Klausieties, klausieties uz mani, tad jums būs daudz laba, ko ēst, un jūsu dvēsele atspirdzināsies ar tauku barību. Piegrieziet man savu ausi un nāciet pie manis. Uzklausat, tad atspirgs jūsu dvēseli. Es jums celšu mūžīgu derību. Tas ir Dāvidam dotais manas žēlastības apsolījums. Redzi, es viņu iecēlu tautām par liecinieku, par priekšnieku un pavēlnieku. Redzi, tu aicināsi tautas, ko tu nepazīsti, un tautas, kas tevi nepazīst. Nāks pie tevis tā kunga, tava Dieva, Izraēla svētā dēļ, tāpēc, ka viņš tevi paaugstinājis. Meklējiet to kungu, kamēr viņš atrodams, piesauciet viņu, kamēr viņš ir tuvu.
bezdievs, lai atstājas savu ceļu un ļaunprātis savas domas, un lai atgriežas pie tā kunga, ka tas par viņu var apžēloties. Un pie mūsu Dieva, jo viņš ir bagātības žēlastībā. Jo manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav mani ceļi, saka tas kungs. Cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāki ir mani ceļi pār jūsu ceļiem, un manas domas pār jūsu domām. Jo kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojas un tērpjas zaļumā, kā tā dod sēklu sējējiem un maizi ēdējiem. Tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes. Tas neatgriezīsies pie manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko es vēlos, un jāizpilda savus uzdevumus, kādēļ es to sūtīju. Amen. Jā, debes Tēvs, mēs pateicamies par Tavu žēlastību, par Tavu bagātīgo žēlastību, par Tavu mīlestību, ko mēs varam piedzīvot, un caur Tavu vārdu mēs redzam, cik daudz gudrības Tu mums dod, un palīdz mums šodien to saskatīt, palīdz arī mums turpmāk to saskatīt. Jā, kungs, mēs Tev no sirds pateicamies caur to mīlestību, caur to bagātīgo žēlastību, caur Jēzu Kristu, ko mums Tu dod. Palīdz mums to šodien piedzīvot mūsu sirdīs. Amen. Kājas palikuši slavēsim. Kāds paties draugs ir Jēzus, vienmēr nāk viņš palīgā. Kāda laime iet pie viņa, teikt tam visu lūgšanā. Ak, cik daudz reiz miers mums sāpes auga augumā. Tāpēc kādam nesacījām visu lūgšanā. Kārdināšanas un bēdas, brīdī pat visgrūtākā. Skaties ticībā uz Jēzu, nāc pie viņa lūgšanā. Tad, kad briesmas ir vistuvāk, tuvāk arī glābšanā. Jēzus ziņa pirms mēs lūdzam, ko mums katram vajagā. Un, ja tevi nomāc raizes, nastas spiež vismagākā. Pestītājs ir mūsu stiprums, nāc pie viņa lūgšanā. Ja tu esi atstāts aizmirst, tvēries pie tā ticībā. Nāc pie Jēzus katrā laikā, teic tam visu lūgšanā. Lasījums no jaunās derības, no vēstules ebrejiem 4. nodaļas. Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, un asāks par katru abās pusēs driezītu zobenu, un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr
pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis. Un nav radījuma, kas viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsekts un atklāts viņa acīm. Viņam mēs dosim norēķinu. Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus, Dieva dēls, tad turēsimies pie viņa apliecināšanas. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Paliksim kājās dziedot nākamo dziesmu. Ak, svētais Dievs, tu esi šeit, lūdzos manu sirdi atkausē. Ak, šķīstī manas lūpas kūst, kad pie tavām kājām zemojos. Ak, svētais Dievs, tu esi šeit, lūdzos manu sirdi atkausē. Ak, šķīstī manas lūpas kūst, kad pie tavām kājām zemojos. Tu, kas grēku nepazini, nāci pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji un cerību man devi. Tu, kas grēku nepazini, nāci pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji un cerību man devi. Tikai tavā žēlastība, tikai tavā žēlastība, tikai tavā žēlastība, es esmu glābts. Tikai tavā žēlastība, tikai tavā žēlastība, tikai tavā žēlastība, es esmu glābts. Tavs tuvums man liek ceļos krīst, kad es tavu liesmu sajūtu, jo tik ļoti mani mīlēji, ka savu dēlu tu sūtīji. Tavs tuvums man liek ceļos krīst, kad es tavu liesmu sajūtu, jo tik ļoti mani mīlēji, ka savu dēlu tu sūtīji. Tu, kas grēku nepazini, nāci pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji un cerību man devi. Tu, kas grēku nepazini, nāci pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji un cerību man devi. Tikai tavā žēlastība, tikai tavā žēlastība, tikai tavā žēlastība, es esmu glābts. Tikai tavā žēlastība, tikai tavā žēlastība, tikai
tavā žēlastībā es esmu glābts. Sirds tev dzied, halleluja, halleluja, halleluja. Tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā es esmu glābts. Tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā es esmu glābts. Mateja evaņģēlija 11. nodaļā mēs lasām šos vārdus Jēzus sacītus. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Āmen. Debes Tēvs, Tavu vārdu ir patiesība, apgaismotu mūs ar savu patiesību, ka topam Tavas patiesības dziedināti un atbrīvoti. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Ir nodurums, ko neatrisina ne labs naktsmiers, ne atvaļinājums, ko neatceļ ne laba alga, ne veiksmīga karjera, ne ārēji sakārtot dzīve. Tas ir dvēseles nodurums. To pazīst cilvēks, kurš ir noduris ne tik daudz no darba, cik reizēm gluži tā kā no sevis, no savas realitātes uztveres, noduris no nemitīgas vēlmes būt citāds nekā viņš ir, noduris no savas atkarības no cita vērtējuma un cita viedokļiem, noduris no sajūtas, ka vienmēr kaut kas pietrūkst. Un interesanti, pat tad, kad šāds cilvēks, un bieži šie cilvēki esam mēs, sākam domāt par Dievu, tad reizēm piezogas šī doma ar Dievu rīkoties kā ar visu pārējo savā dzīvē, un tad ir šī doma, es nākšu pie Dieva, bet vispirms man jātiek ar sevi skaidrībā, vispirms jāsakārto savu dzīvi, vispirms jākļūst tādam uzcītīgākam, disciplinētākam, jāpārvar savu grēku, jāiemācās vairāk lūgt, vairāk lasīt Bībeli, jākļūst labākam cilvēkam, un tad es nākšu pie Dieva. Un pirmā brīdī, protams, tās jau viss ir labas lietas, no kurām nevienu nevajadzētu atturēt, un to jau visu vajadzētu censties darīt. Bet tā problēma ir tā, ka reizēm mēs bieži iedomājamies Dievu kā gala mērķi, pie kura drīkst ierasties tikai tad, kad viss jau tā kā dzīvē ir sakārtots. Un tad reizēm cilvēks to atliek uz vēlāku laiku, kad tā dzīve būs sakārtot, un es jutīšos, ka es varu pievērsties Dievam. Bet šeit interesanti tajā tekstā, ko mēs nolasījām, tas ir tieši tas, ko Jēzus nesaka. Viņš nesaka, sakārtojiet sevi un tad nāciet.
Sajūtieties gatavi un cienīgi, un tad nāciet pie manis. Tiekiet galā ar saviem dzīves izaicinājumiem un kārdinājumiem, un tad, kad jūs būsiet beidziet cienīgi, tad es jūs pieņemšu. Tas ir tieši tas, ko Kristus nesaka. Viņš saka, nāciet pie manis. Bēdīgi un grūtsirdīgi, nastu nospiest. Nāciet tādi, kādi jūs esiet. Kāds esmu, tāds es atnāku, uz saviem spēkiem neceru. Tādi nāciet. Pie tam Jēzus pat nesaka, es jums došu visas atbildes, es atrisināšu visas jūsu problēmas. Viņš saka, nāciet pie manis. Jo kristietības centrā nav kāda dzīves sakārtošanas metode. Kristietības centrā pat nav kāda mācība vai teoloģija vai noteikumu kopums, kurus tad tu ievērosi, un tad, ja tu tos ievērosi, tad tu varēsi saukt sevi par kristieti. Tam visam ir sava vieta un nozīme, bet kristietības centrā ir persona, Kristus, kas aicina. Un šīs savas vajadzības atzīšana, ka tu esi nepietiekams pats sevī, un tad, kad tu sajūties tā, kā Jēzus saka, bēdīgs un grūtsirdīgs, nastas nospiests un sajūties, it kā tavā dzīvē būtu tāds zemes punkts, tad izrādās tas zemais punkts ir žēlastības dāvana, un tās ir Dieva dāvātas durvis. Ieiet citā realitātē, iegūt citu apziņu, ieraudzīt šo pasauli savādāk, uz ko arī Kristus aicina. Un tas ir pieejams tikai pie viņa. Nāciet pie manis, viņš saka. Tās ir durvis uz patiesību par sevi, uz patiesību par Dievu. Jo Kristus nav balva cilvēkiem, kuri sevi ir sakārtojuši. Viņš ir glābējs tiem, kuri beidzot atzīst, ka paši nevar sevi izglābt. Tāpēc jau raksti saka, ne jau veseliem vajag ārsti, bet slimiem. Un visa kristietība sākas nevis ar sevis izlabošanu un uzlabošanu, bet ar tuvošanos. Un tā tas ir vienmēr. Un tad Jēzus saka kaut ko pilnīgi negaidītu un pirmā brīdī šķiet tiešām paradoxāli. Vispirms viņš saka, nāciet pie manis visi, kas esiet bēdīgi un nopūlējušies un zem smagas nastas, es jūs gribu atspirdzināt, bet jau nākamā teikumā viņš piebilst, ņemiet uz sevi manu jūgu un mācieties no manis. Vai tas nav interesanti un pat pretrunīgi? Vai cilvēkam, kurš ir noguris, nevajadzētu vispirms atņemt jūgu un dot vienkārši atpūtu, un lai taču atpūšās cilvēks, nevis dot un piedāvāt vēl kādu citu jūgu, it kā viņam jau pašam problēmas dzīvē nepietiktu. Bet te atklājas kāda dziļa patiesība par cilvēku. Vislielākais nogurums, tāds dziļš, fundamentāls nogurums, par kuru arī Kristus šeit runā, tas nav vienkārši tāds fizisks nogurums pēc smagas darba dienas, bet šis lielais, dziļais dvēseles nogurums nerodas tāpēc, ka mēs darām daudz un strādājam daudz. Reizēm gluži pretēji. Reizēm cilvēks ir noguris tieši tāpēc, ka viņa dzīvē trūkst patiesa aicinājuma, jēgpilnas atbildības un liela mērķa. Mūsu laikmetā dažādi žurnāli un pašpalīdzības raksti bieži tā vien šķiet, gribēdam labi un piedāvāt, cenšoties labu, mēģina sacīt, piepildi savas vēlmes, meklē savu komfortu, parūpējies par sevi. Un, protams, veselīgs miegs ir vajadzīgs, atpūta ir vajadzīga. Tas jau viss ir taisnība. Taču cilvēks sirds nav radīta nepārtraukti, lai riņķot pati ap sevi un būtu pārņemta ap sevi, ar savām vajadzībām, ar savām iegribām. Tā tu nekad nebūsi piepildīts. Jo lielo dievišķo piepildījumu nevar atrast sevī un riņķojot ap sevi un fokusējoties uz sevi un nemitīgi domājot par sevi. To var piedzīvot tikai kalpojot, mīlot, uzņemoties atbildību, rūpējoties par citiem un apzinoties savu piederību Dieva lielajā stāstā un Dieva lielajā darbā šajā pasaulē.
Reizēm ir kādi cilvēki, un varbūt mēs reizēm šos cilvēkus ieraugam spogulī, kas nemitīgi runā, cik viņi ir noduruši, kuriem nemitīgi vajag atpūsties. Un tad ir kāds, kas šķiet izdara tik daudz, un šķiet nekad nav noduris. Un šeit varbūt nav pat atšķirība raksturā un kaut kādā fiziskā spējā. Te ir viens, kas saskata jēgu tajā, ko viņš dara, un otrs vienkārši dara piespiests un varbūt kāda pienākuma noturēts. Ir tas pazīstamais stāsts, kur divi cilvēki kaut ko būvē, divi mūrnieki. Un tas viens to dara, jūs zināsiet to stāstu iespējams ar prieku un ar dedzību, un tas otrs ar nokārtu degunu, ar garlaicību, gaidot darbdienas beigas, un viņiem abiem prasa, ko jūs šeit būvējat, un tas viens saka, vienkārši es būvēju ķieģeļu sienu, un tas otrs saka, es būvēju katedrāli. Abi dara vienu un to pašu darbu, bet viens saprot jēgu, viens saprot vīziju, viens saprot piederību kaut kam lielam, skaistam, kas kalpos paudzēm uz priekšu, otrs vienkārši pelna savu dienišķo iztiku, mūrējot ķieģeļu sienu. Vai tas būtu žoks vai katedrāle, kāda starpība? Un tieši tāpēc Jēzus nedod mums vienkāršu, vieglāku, bezrūpīgu dzīvi, jo tā nav atbilde uz mūsu dziļākām vajadzībām. Jo dzīves vieglums nav atbilde mūsu dziļākiem jēgas meklējumiem. Lai kā mēs kādreiz domātu, kaut tā dzīve būtu vieglāka, bet dzīves vieglums nav atbilde uz mūsu dziļākiem jēgas meklējumiem. Tāpēc arī tas nav tas, ko Jēzus piedāvā. Viņš saka, nāciet pie manis, tas esiet bēdīgi un grūtsirdīgi, un turpat nākamā teikumā ņemiet manu jūgu. Viņš dod citu jūgu, jēgu, kas piešķir dzīvei virzienu. Ja tu esi noduris, tā dvēseliski noduris, tev nevajag vieglāku dzīvi, bet jēgpilnāku dzīvi. Un tad, kad ir jēga, tad tā vairs nav nasta, kas vienkārši tavu dzīves sajūtu padara bezjēdzības piepildītu un grūtsirdīgu. Tā ir jēga, kas paceļ. Tā neatceļ grūtības, tā neatceļ smagumu bieži vien, bet tas ir cita veida smagums. Varbūt līdzīgi, kā mēs varētu domāt par kādiem cilvēkiem. Ja mēs uzlūkojam tēvu vai māti, tur ir šis jaunais cilvēks, kurš pirms tam nevarēja sev piespiest kādas lietas darīt. Un tad šis jaunais vīrietis ir kļuvis par tēvu, un pēkšņi viņš var izdarīt daudz vairāk, jo viņš saskata tam jēgu. Tāpat tās ar meiteni, kas kļūst par māti. Tur ir atrasta jēga. Tur smagums vairs nav tāds smagums. Tur ir smagums, kas piepilda. Tur ir jūgs, kas taps patīkams, un nasta, kas palikusi viegla. Jo motivācija nav vairs tikai pienākums, motivācija ir mīlestība. Un tas ir tas, uz ko Kristus aicina. Ja es saku, ņemiet uz sevi manu jūgu, jūgs nāk no tā laika, kad smagus ratus un kādus vezumus veda iejūgti vērši. Viņi bija iejūgti, viņiem bija jūgs, viņi vilka šo vezumu uz priekšu. Un senatnē Jēzus laikā bieži jūgā iejūdz divus vēršus, un iespējams no turienes nāk šī Jēzus līdzība. Iespējams pat tad, kad Jēzus to sacīja, tur garām pabrauc kādi iejūgti vērši. Stiprākais vērsis uzņēmās lielākos smagumu un turēja virzienu. Vājākais negāja viens, viņš tika iejūgts līdzās stiprākajam. Viņš mācījās no stiprākā un paļāvās uz viņa spēku. Un iespējams Jēzus šeit lieto tieši šo tēlu, it kā viņš sacītu nāc, jo tev nav jānāk vienam. Tev nav vienam pašam jāvelk savus dzīves uzdevumus, savus dzīves vezumus. Nāc, mēs to vilksim kopā. Un tad, kad tu to sāc vilkt kopā, tu saproti, tas vairs nav tik smags.
Ne tāpēc, ka tajā nav izaicinājumu, varētu sacīt, ne tāpēc, ka tavā dzīvē pazūd krusts, bet tāpēc, ka tavā dzīvē tu pēkšņi saproti to smagāko nastas daļu nes pats Kristus. Un lielākais brīnums nav tas, ka mūsu krusts pazūd. Lielākais brīnums ir tas, ka pēkšņi atklājam, mēs to nenesam vieni. Un to katram vajadzētu piedzīvot. Smagākā nasta ir mēģinājums pašam sevi izglābt. Evaņģēlijas Jēzus laikā nāca tiešām kā evaņģēlijas, kā laba vēsts. Reliģija bija kļuvusi ļoti smaga. Farizeji bija radījuši simtiem noteikumu. Likumi kļuva svarīgāki par cilvēkiem reizēm. Un Dievs sāka tādam parastam, godīgam cilvēkam šķist nepieejams. Un jāatzīst arī šodien, visi cilvēciskie mēģinājumi tikt pie Dieva bez viņa žēlstības vienmēr beidzas ar smagumu. Varbūt kāds saka, es jau jūtos smagi, bet tas jau nenozīmē, ka es kaut kur mēģinu tikt pie Dieva. Bet īstenībā jau atrast dzīves piepildījumu, atrast dzīves laimi, atrast dzīves jēgu, būtībā jau nozīmē atrast Dievu. Patiesi to visu atrast nozīmē atrast Dievu, jo Dievs ir visas jēgas avots. Tu nevari atrast patiesu, nozīmīgu, mūžīgu jēgu savai dzīvē bez Dieva. Un tāpēc Jēzus saka kaut ko satriecošu. Nevis kāp augšā pie Dieva, turpini rāpties uz augšu savā dzīvē, bet viņš saka, nāc pie manis, tāds kāds tu esi. Kristietība un Kristus piedāvātais ceļš nav cilvēka ceļš augšup, bet vispirms tas ir Dieva ceļš lejup. Mēs varam iedomāties glābšanu kā kāpšanu kalnā. Un, protams, Dieva vārds mūs aicina būt par svētceļniekiem un veidoties Dieva līdzībā. Un tā ir kāpšana kalnā, bet tā nav kāpšana kalnā tikai ar savu spēku, ar savu saņemšanos, ar lielāku centību, ar labāku dzīvi. Tas viss sākās ar atsaukšanos uz to, ka Dievs pats nokāpa lejā. Viņš atrod mani tur, kur es vairs nespēju pat domāt par kāpšanu uz augšu. Tur ir tā evaņģēlija būtība, tur notiek tā īstā sastapšanās. Nevis, ka tu jūties tik spējīgs un varens, un tu veido savu dzīvi, un tad tu pasauc Dievu palīgā saviem plāniem, bet ka tu saproti, ka tā lielākā izšķiršanās un lielākā cīņa un tā lielākā nasta ir tā, ko tu pats nevari nest. Tāpēc Dievs nāk. Tas ir Kristus vēsts lielākais noslēpums. Nevis cilvēks sasniedz Dievu, bet Dievs sasniedz cilvēku. Un tur, kur tas tiek piedzīvots, tur tā brīnišķīgā blakus parādība ir tā, ka tāds cilvēks tiek atbrīvots no lepnības. Jo ja vien kāds cilvēks varētu pats sasniegt Dievu, tāds cilvēks kļūtu diezgan grūti panesams. Un tur, kur kādam liekas, ka viņš sasniedz Dievu, tur gandrīz vienmēr slēpta vai neslēpta parādās lepnība, pārākums sajūta, augstprātība, skatīšanās uz citiem no augšas. Tas beigās posta sabiedrību, tas posta baznīca, tas posta ģimeni. Bet tur, kur viens cilvēks, un es ceru, ka tie esam visi mēs, saprot, ka nevis mēs sasniedzam Dievu, bet Dievs sasniedz mūs, tur lepnība nomaina pazemību un pateicību. Un tikai pateicīgi cilvēki kļūst bagāti cilvēki, jo viņi pamana, viņi novērtē. Ja es saku, ņemiet manu jūgu, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla, jo tam tu esi radīts. Tu esi radīts veidot šo dzīvi kopā ar Dievu. Tas joprojām ir jūgs, tā joprojām ir nasta, bet tā ir jēgpilna. '60. gados Bobs Dilans izdeva vairākus kristības albumus,
Viņš arī pirms kādiem gadiem saņēma Nobela prēmiju literatūrā kā viens no pagājušā gadsimta ievērojamākiem dziesmu tekstu autoriem, un ne tikai tekstu, bet mūzikas. Un viņam ir tāda pazīstama dziesma, ka tev kādam būs jākalpo. Un tad viņam ir tie vārdi, kur viņš apraksta visdažādākos cilvēkus, un man vienmēr ir bijis interesanti tos klausīties, kur viņš dzied. Tu vari būt vēstnieks Anglijā vai Francijā, vari mīlēt azartspēles vai dejot līdz rītam. Tu vari būt pasaules smagsvaru čempions. Tu vari būt sabiedrības zvaigzne rotāt ar pērļu virtenēm, bet tev tik un tā būs jākalpo, tev būs kādam jākalpo. Tas var būt velns vai tas var būt tas kungs, bet tu kādam kalpos. Un viņš turpina. Tev var saukt par doktoru vai par priekšnieku, bet tev tik un tā kādam būs jākalpo. Tu vari būt policists vai dedzīgs jaunības ideālists. Vari vadīt milzīgu televīzijas impēriju. Tu vari būt bagāts vai nabaks, akls vai kropuls. Vari dzīvot svešā zemē ar svešu vārdu, bet tev tik un tā kādam būs jākalpo. Tas var būt velns vai tas būs tas kungs, bet tu kādam kalpos. Tu vari celt mājas citiem, vari pat dzīvot pilī vai teltī. Tev var piederēt ieroči, pat tanki, tu vari būt namīpašnieks vai bankas saimnieks, bet tev tik un tā kādam būs jākalpo. Tev var patikt kokvilna vai zīds, tu vari dzert viskiju vai pienu, vari mieloties ar kaviāru vai iztirt ar maizes riecienu, vari gulēt uz grīdas vai karaļa gultā, bet tev tik un tā kādam būs jākalpo. Tu kādam kalpos, tas var būt velns vai arī tas kungs, bet tu kādam kalpos. Viņš pasaka to pašu, ko saka arī Jēzus. Jautājums nav, vai tu kalpos. Jautājums nav, vai tev būs nasta, vai tev būs jūgs. Jautājums ir, kas tas būs par jūgu, kas tā būs par nastu. Jo tu vienmēr kādam kalpos. Vai tas būs tas kungs, vai tas būs kaut kas cits, kāda radīta lieta. Un radītas lietas jau arī ir labas, tāpēc ka Dievs jau tās ir radījis. Vai tu kalpos naudai, karjerai, panākumiem, citu cilvēku domām vai savam ego. Bet ja tās lietas kļūs par aizvietotāju Dievam, tad viss, kas aizvieto Dievu, kļūst par iznīcinošu spēku. Un mēs varētu teikt, tas kļūst par vēlnišķīgu spēku. Tev būs jūgs. Jautājums ir, kas tas būs par jūgu? Kas tas ir par jūgu, ko tu šodien velc? Paļaujoties Kristum, cilvēks nekļūst mazāk brīvs, tieši pretēji. Uzņemoties Kristus jūgu, cilvēks beidzot kļūst patiesi brīvs. Jo Kristus jūgs nav verdzība, tas ir mīlestības jūgs. Un tad, kad cilvēks kaut ko dara patiesā mīlestībā, viņš nekad nejūtās paverdzināts. Viņš saprot, kāda tā ir priekštiesība, ka es varu rūpēties, ka man ir ko dot, ka es mīlu, ka es varu dot, nesagaidot pat atpakaļ. Un, protams, visiem mums ir vajadzīgi arī saņemt. Un tad Jēzus saka, es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs, mācieties no manis. Interesanti, šie ir vieni no retajiem vārdiem, kuros Jēzus raksturo pats savu sirdi. Un interesanti, ka viņš nesaka, es esmu varens, lai arī viņš to varētu sacīt. Viņš nesaka, es esmu taisnīgs, lai arī tā būtu bijusi patiesība. Kad Jēzus izvēlas raksturot sevi mums cilvēkiem, viņš saka to, ko viņš tiešām gribētu, lai mēs saprotam. Viņš saka, es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Viņš to saka, acīm redzot, tāpēc, ka viņš pazīst mūsu cilvēkus un viņš nevēlas, ka mums būtu bailes viņam tuvoties. Jo mums var šķist, ka viņš mūs sagaidīs ar pārmetumiem. Jo kā gan viens, kas mūs pazīst labāk par sevi, varētu mums nepārmest, ja reiz mēs tik bieži, pat skatoties spogulī, sev kādas lietas pārmetam. Bet evaņģēlijs saka pretējo. Kristus nav tas, kas mūs pazemo vai noraida ar savu spriedumu. Kristus ir tas, kurš noliecas pie mums. Un šie nav tikai skaisti vārdi, tā bija visa Kristus dzīve. Mēs redzam Jēzu, kurš mācekļiem mazgā kājas, kas bija tajā laikā paša zemākā darbs. Mēs redzam viņu, kurš pēc Pētera nolieguma nenovēršās no viņa, bet atjauno viņu kalpošanai.
Mēs redzam viņu, kurš nenolaižas no krusta, lai parādītu savu spēku un atrieptos saviem pāridarītājiem, bet viņš iet līdz galam, nesot savu upuri par katru no mums. Tāda ir Dieva pazemība. Jo tikai tas, kurš radīja visumu, var nest krustu cilvēku dēļ. Un tikai tam, kam nekas nav jāpierāda, tikai tādam cilvēkam ir spēks patiesi noliekties pie otra. Tikai tas, kurš ir visas pasaules kungs, var mazgāt mācekļiem kājas. Un tāpēc krusts nav brīdis, kurā Dievs zaudējis savu varenību. Krusts ir brīdis, kad Dieva varenība atklājas visspilgtāk. Jo to var izdarīt tikai bezgalīga mīlestība. Un ar tādu mīlestību Dievs aizvien tuvojas katram no mums, tur, kur mēs esam, savos dziļākos noguruma brīžos, kam atrisinājums nav izgulēšanās vai atvaļinājums. Jo patiesa atpūta nav vieta, tā ir persona. Un te mēs nonākam pie šīs dziļās, lielās patiesības, kuru mums ir jāmācās visas dzīves garumā. Protams, mēs ilgojamies reizēm pēc atpūtas, pēc atvaļinājuma. Mēs domājam, kad es pabeidzu darbu, tad es atpūtīšos. Un zināmam nogurumam jau, protams, arī tas ir izcinājums. Bet ja mēs to sākam domāt par savas dvēseles meklējumiem un ilgām, tad tās ir lamatas. Un tad cilvēks saka, kad es palikšu vecāks, tad bērni izaugs, kad būs vairāk naudas, tad beigsies šis saspringtais dzīves posms, tad aiziešu pensijā, tad es beidzot atpūtīšos. Taču atpūta nav datums kalendārā. Tā dziļākā adusa, tas Dieva miera piepildījums, tas nav datums kalendārā un tā nav dzīves situācija un apstākļi. Tā ir sastapšanās ar Kristu. Tā ir persona. Tāpēc, kad cilvēks ir radīts tik liels, tad tikai Dievs viņu var piepildīt. Tu esi radīts tik liels, tad tikai Dievs tev var piepildīt. Un tāpēc ir tik muļķīgi dzīvot domā, ka panākumu mūs piepildīs, vai sasniegumu mūs piepildīs, vai citu cilvēku atzinība, vai kādas dzīves baudas. Tās visas var arī pareizā vietā būt Dieva dāvanas. Taču katru reizi šīs dāvanas saņemot, mums ātrāk vai vēlāk būs jāatzīst, tas ir tikai uz brīdi. Tas ir tikai uz brīdi. Nevis tāpēc, ka tās lietas būtu sliktas, bet tāpēc, ka tās ir par mazu. Dievs tevi ir radījis ar tik plašu sirdi, ka neviena radīta lieta to nespēja piepildīt. Tāpēc viņš saka, nāc pie manis, kas esi zem smagas nastas nospiests un grūtsirdīgs. Mēs nogurstam, bet apzināties šo nogurumu ir Dieva žēlastība, jo tas mūs var vest pie visnozīmīgākās sastapšanās mūsu dzīvē, kur Kristus mums tuvojas un saka, tev šī nasta nav jānes vienam, un tieši ar to viss mainās. Jo kopā ar Dievu, jebkuru lietu darot, kopā ar Dievu vienmēr ir jēga. Ar Dievu nav iespējams darīt bezjēdzīgas lietas. Un kopā ar Dievu mēs nekad neesam vieni. Un tāpēc kādam no mums šodien ir pienācis brīdis pateikt vienkāršu lūgšanu. Kungs, es negribu sev dzīvi nest viens. Un paldies, ka tu no manis to neprasi. Es vēlos to nest kopā ar tevi. Un vēl vairāk, paldies, ka tu vēlies to nest kopā ar mani. Un paldies, ka tu mani sastopi tieši manā nogurumā, manā bezspēcībā, manās klusajās jūgās un saki, nāc pie manis. Negaidi, līdz kļūst cienīgs, negaidi, līdz viss būs sakārtots. Tāds brīdis nekad nepienāks. Nāc tagad tāds, kāds esi. Jo Kristus nav balva cilvēkiem, kas ir sakārtojuši savu dzīvi. Viņš ir glābējis cilvēkiem, kuri beidzot atzīst, ka paši savu dzīvi nespēja sakārtot. Un tad notiek brīnums. Nasta nevis pazūd, bet tā kļūst jēgpilna. Tā kļūst par tavu svētapšanas un kalpošanas ceļu, pa kuru Dievs tev dienu no dienas veido un vada. Un pat grūtības izturot, tu pēkšņi saproti, cik interesanti. Nevis caur uzvarām un panākumiem Dievs tevi veidoja savā līdzībā,
bet gandrīz vienmēr caur grūtībām. Un tu pēkšņi atklāji, nevienas ciešanas un grūtības tavā dzīvē nav bijušas Dieva izniekots. Un ja arī dzīve nepaliek viegla, tu vairs neej viens. Un tā nekad nav vairs bez jēgas. Jo tas, kurš reiz nes krustu uz Golgātu, ir tas pats, kurš saka, es vēlos nest kopā ar tevi tavu jūgu. Un tāpēc viņš ir vienīgais visā pasaulē un visā vēsturē un visā laikā un visā telpā, kurš drīkst teikt šos vārdus, kurus neviens cits nevarētu ar tādu saturu pateikt. Un ja kāds cits tos sacītu, tie būtu solījumi bez pamata, bet, kad Kristus saka, tie ir piepildīti ar saturu, un tie ir šie vārdi. Nāciet pie manis visi, kas esiet bēdīgi un grūtsirdīgi, kas esiet nopūlējušies un zem smagas nastas, es jūs atspirdzināšu. Un viņš savu apsolījumu piepilda, dodot savu klātbūtni. Un tur, kur ir Kristus, tur nogurums vairs nav beigas, bet sastapšanās. Lūgsim Dievu. Debes Tēvs, paldies, ka tu sūtīji savu dēlu Jēzu Kristu. Mēs nākam tavā priekšā tādi, kādi esam, ne ar saviem nopelniem, ne ar savu spēku, ne arī ar savu pārliecību, ka esam visu dzīvē izdarījuši pareizi. Mēs nākam kā cilvēki, kur atzīstam savas nepilnības, savas kļūdas, savu nogurumu un savu grēku. Un paldies, ka tu mums nesaki, ka drīkstam tev tuvoties tikai tad, kad būsim savu dzīvi sakārtojuši, bet tu mums saki tieši tagad. Īpaši tagad, ja sajūtamies noguruši. Nāc pie manis. Paldies tev par tavu žēlastību. Paldies, ka tu nenāc pie mums, lai mūs nosodītu, bet lai mūs glābtu. Paldies, ka tu esi lēnprātīgs un no sirds pazemīgs, un ka mēs varam mācīties no tevis. Un paldies, ka tu mums rādi ceļu, un ne tikai rādi ceļu, bet ej šo ceļu kopā ar mums. Tāpēc dod mums drosmi nolikt pie tava krusta visas savas nastas, kuras vairs nespējam nest. Paldies par šīm nastām, ka arī tās izrādās ir žēlastība, jo tās mūs atved pie tevis. Un tāpēc mēs atsaucamies tev katrs personīgi ar to ticības dāvanu, ko tu mums esi devis. Mēs pieņemam tavu jūgu. Ne kā smagumu, bet kā aicinājumu dzīvot kopā ar tevi. Atbrīvo mūs no viss, kas mūs paverdzina, no lepnības, bailēm, vainas, un dāvā mums brīvību, kuru tikai no tevis varam saņemt. Es mums grēciniekiem žēlīgs, kāds esmu, tāds es atnāku, uz saviem spēkiem neceru. Ak šķīstī mani grēcinieku, to gaužu lūdzos Dieva jēras. Āmen. Tādu rūpju nav Dievam par lielu. Nav tādu kalnu, nav Dievam par augstu. Nav tādu vētru, ko viņš neklusinātu. Nav tādu pēdu, ko viņš neapklātu. Jo viņš pasaules sāpes nes uz saviem pleciem. Zinu, ka arī tev viņš palīdzēs.
viņš pasaules sāpes nes uz saviem pleciem. Zinu, ka arī tev viņš palīdzēs. Nav tādu rūpju nav Dievam par lielu. Nav tādu kalnu nav Dievam par augstu. Nav tādu vētru, ko viņš neklusinātu. Nav tādu bēdu, ko viņš neapklātu. Jo viņš pasaules sāpes nes uz saviem pleciem. Zinu, ka arī tev viņš palīdzēs. Jo viņš pasaules sāpes nes uz saviem pleciem. Zinu, ka arī tev viņš palīdzēs. Viņš sauc nāciet jūs, visi, kas nospiesti, jūs atvieglošu es. Nav tādu rūpju nav Dievam par lielu. Nav tādu kalnu nav Dievam par augstu. Nav tādu vētru, ko viņš neklusinātu. Nav tādu bēdu, ko viņš neapklātu. Jo viņš pasaules sāpes nes uz saviem pleciem. Zinu, ka arī tev viņš palīdzēs. Jo viņš pasaules sāpes nes uz saviem pleciem. Zinu, ka arī tev viņš palīdzēs. Zinu, ka arī tev viņš palīdzēs. Zinu, ka arī tev viņš palīdzēs. Amen. Pagājušā svētdienā kādi nebija mūsu vidū ar ļoti labu iemeslu, jo tajā brīdī viņi kalpoja nometnē Cerība planēta, kalpoja bērniem ar īpašām vajadzībām. Un šodien mums ir iespēja no kādiem no viņiem dzirdēt, un tāpēc es aicināšu priekšā Mārtiņu Ermani un vēl kāds cilvēks, kurus viņš ir uzaicinājis. Jūs to laikam zināsiet, kas tie tādi ir. Vai jānosauc vēl kāds vārdā? Sveiks, Mārtiņ. Sveicināt. Jā. Un tad es esmu aicinājis, lai Mārtiņš sarunā vēl kādu un pastāst, kas tad tur īsumā notika. Jā, sveiki, draudze. Esmu Mārtiņš. Lielākā daļa jau zina, varbūt ir kādi, kas nezina. Šī draudze ir bijusi daļa no nometnes Cerība planēta 17 gadu, 17. šogad, ar
pauzītēm. Bet mēs esam ļoti pateicīgi, ka šī draudze vienmēr ir bijusi ar mums, jo nevienmēr šo te realizēt ir viegli. Arī šogad bija ļoti daudz izaicinājumi, un arī šajā svētdienā Pēters runāja par to, ka mēs nākam, kādi mēs esam, mēs sakam, ko mēs nespējam, un šogad mēs nācām un teicām, ka mēs nezinām, vai mēs spējam šo nometni uztaisīt. Un šeit mēs esam. Mēs esam šeit lielā pateicībā visiem jums, katram no jums, kas ir tieši vai netieši palīdzējuši vai ar lūgšanu, vai ar dalīšanos, vai vienkārši iedrošinošiem vārdiem, finansiāli un visādi citādi. Mēs esam ļoti, ļoti pateicīgi par to, ka jūs spējāt palīdzēt mums, palīdzēt citiem un kalpot. Un, es esmu uzaicinājis Eviju kā vienu no mūsu nometnes māmām, kas brauc uz nometni arī jau ilgadīgi. Viņa pastāstīs, ko šī nometnē un šī vieta un visi jūs, ko mēs palīdzam radīt un kā mēs palīdzam justies. Jo šogad nometne, manuprāt, bija citāda. Pirmkārt, citā vietā mēs bijām ganībās, un tas bija pirmais mūsu pārmaiņu gads. Un, manuprāt, tas bija ļoti mierīgs, mierpilns, prieka pilns un pilns ar spēku, jo mēs visi jutām, ka mēs varam būt blakus viens otram, varam dalīties priekā, un tāpat laikā šajā neskaidrību pilnajā gadā mēs varam būt tik mierīgi un justies Dievu samīļoti. Tā kā secināšu Eviju pastāstīt, un tad jau. Labdien! Cerība planēta. Mums jau ar bērniņu ir 12. gads, kuru mēs ļoti, ļoti gaidām. Tas ir vasaras lielākais notikums, ko mēs gaidām, piedzīvojumi, notikumi, atkal tikšanās, sarunas, asaras. Šogad bija īpašs gads, jo mēs bijām citā vietā, supervietā. Paldies saimniekiem, paldies par jūsu jauko vietu. Par miera ostu, kā es saku, mana nākamā miera osta, jo katrs mirklis, ko es varu dabūt, baudīt vienatnē ar citiem vecākiem, tas ir man ļoti svētīgs un ļoti tāds foršs. Ko man nometnes dienas dod? Atelpu, mazu brīvību, prom no ikdienas rūpēm, pilnveidot sevi, sarunas, atkal tikšanās. Katra diena nometnē ir kā pārsteigums, jo notikums mēs nezinām, kas būs, ko mums organizatori ir sagatavojuši. Šogad piepildījās arī viens mans mazs sapnītis, un tas bija tāds wow, izbaudīju. Mans mazais sapnītis bija pastaiga ar jūras krastu, bez bērna, viena pati, bet man bija kompānija, bija ļoti foršs laiks, ūdens bija super. Paldies par katru kopā pavadītu mirklīti, par sirsnīgām sarunām, smaidiem, apskāvieniem, sapratni. Būt kopā ar vecākiem, kuri ikdienu ir iet līdzīgu ceļu, ir neaprakstāms spēka avots man. Te nevajag neko skaidrot, mēs vienkārši saprotam viens otru. Paldies mūsu brīnišķīgiem bērniem. Viņi mums katru dienu māca pacietību, beznosacījuma mīlestību, priecāties par mazām uzvarām un novērtēt to, kas mums ir svarīgi. Viņi mums ir īpaši, un kopā ar viņiem mēs kļūstam stiprāki. Šī nometne man atgādināja, cik svarīgi ir nepalikt vienai, cik daudz spēka var smelties no cilvēkiem, kuri pieņem, uzklausa un atbalsta bez nosodījuma. No sirds paldies ikvienam vecākam, sargeņģelīšiem, viesiem, ziedotājiem un organizatoriem. Atgriežoties mājās pēc nometnes, mana sirds ir pilna ar pateicību un jaunu enerģiju. No nometnes uz māju līdzi paņēma ne tikai skaistas atmiņas, bet arī iemeslu, iedvesmu, mieru, cerību, sajūtu un ka neesmu viena, kad esmu zvana attālumā vai brauciena attālumā citiem vecākiem. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi būt kopā mums ar citiem vecākiem. Un nobeigumā man ir
paldies visiem, paldies supervietai, miera ostai, tam un jauna miera osta. Bet es vēl nobeigumā parunāju ar citiem vecākiem, un visiem vecākiem bija viens teikums: mēs gaidām nākošo gadu, mēs gaidām nometni. Tas ir mums neapsrakstāms tāds foršs notikums, kuru mēs gaidām. Paldies! Jā, un no tādas dalībnieku perspektīvas es ņemtu līdzi ne tikai brīnišķīgi skaistas fotogrāfijas, bet arī to sajūtu, ko ieguvu, to sajūtu, ka cilvēks vieno ticību labajam un vieno vēlmi palīdzēt. Un šajā nometnē es skaidri pārliecinājos par to, cik patiesībā tu vari gūt lielu prieku, dodot prieku kādam citam. Un ir arī tik ļoti īpaši tāds gandarījums, kad tev saka kāds pateicības vārdus, un kā nometnes dalībnieki un viņu vecāki pienāk klāt un apskauj. Tas ir patiešām īpaši. Manuprāt, mūs šajā nometnē visus vienoja tādas neredzamas saites. Un man nav ne mazāko šaubu, ka šī bija ļoti svētīga nedēļa visiem un viennozīmīgi viens no labākajiem lēmumiem, ko es varēju pieņemt. Un es ieguvu daudz vairāk, nekā es biju iedomājusies. Es aizbraucu, lai dotu, bet ieguvu tik daudz ar tādu dziļu pateicību un pārliecību, ka tu vari doties pie cilvēkiem, un tev ir jābūt īstam, patiesam un ar atvērtu sirdi. Un man liekas ļoti sirsnīgi arī tas, ka es neesmu vienīgā, kas tā domā, jo runājot arī ar citiem nometnes sargaņģeļiem, viņi teica, šī ir labākā nedēļa manā vasarā, šajā gadā, un kāds teica, ka šī ir svētīgākā nedēļa viņu dzīvē. Un es esmu tiešām no sirds pateicīga Dievam, ka es varēju būt daļa no šīs nometnes, un līdz es arī noteikti ņemšu šo kopības sajūtu, jo, manuprāt, no šīm mazajām detaļām, šiem mazajiem mirkļiem, mēs veidojam mūsu sirds attieksmi un mūsu būtību kā cilvēkiem. Un, manuprāt, tā arī ir vislielākā svētība. Paldies! Paldies! Jā, nometne notika ganībās, tāpēc, ka izrādījās, ka skola, kur līdz šim bija notikušas šīs nometnes, aizgāja vasarā remontā. Un tā izrādījās, ka tieši šie datumi vēl bija palikuši brīvi, un tā viss ar Dievu palīdzību sakārtojās. Un es domāju, tas, ko mēs dzirdējām arī tikko no Enģijas, ka apstiprinās tieši tā patiesība, ko mēs tikko no svētiem rakstiem mācījāmies, ka piepildījums nav viegla dzīve, bet jēgpilna dzīve. Jo tā nedēļa jau tiem kalpotājiem nebija viegla. Es arī tos jauniešus redzēju dažādā vecumā. Starp citu, visi, kas piedalījās un kalpoja un kas tur brauc palīgā, vai jūs varētu piecelties, lai mēs redzētu? Es zinu, ka kādi ir devušies jau uz jauniešu nometnes komandu. Jā, vēl kāds, kurš vēl piedalījās nometnē, kur bija kā sarģeņģeļi, brauc ciemos, palīdzēja. Jā, paldies jums! Un bija vēl citi, kas šodien nav mūsu vidū. Un, kad es viņam prasīju, kā jums klājas, tad parasti atbild bija labi, bet nogurums, labi, bet grūti. Un tas jau ir tas, kas mums beigās to jēgu dzīvē dod, ka mēs varam darīt labas lietas, arī tad, kad tās ir grūtas. Šajā nedēļā jau šovakar sāks jauniešu nometne. Komanda jau ir devusies uz Roškalniem, pārējie jaunieši pievienosies, paturēsim to aizlūgšanās. Es domāju, ja vēl kāds pēdējā brīdī grib pieteikties, gan jau vēl kādu vietu atradīs. Es nezinu, vai vadītāji domā tāpat, bet es domāju, ka jā, ir jāatrod, jā, teiksim tā. Tad vēl kā paturēsim jauniešu nometni aizlūgšanās, un arī 10. jūlijā būs kārtējais konvojs uz Ukrainu. Paturēsim arī šo ceļu prom un atpakaļ un visu to darbu, ko šie cilvēki dara, arī aizlūgšanās. Svētdienas skolas nometne vai vasaras bībeles skola notiek no 21. līdz 25. jūlijam. Esot pieteicies rekordliels skaits bērnu, bet arī vēl var pieteikties pie Kristīnas. Vietām ir jābūt.
Un draudzes nometne notiks no 4. līdz 6. septembrim ar tēmu Soli tuvāk. Būsim paši, mūsu vidū arī būs viesi. Viens no viesiem Andris Kudors. Pieteikšanās draudzes kancelējā vai pie Inas Pūres. Un šajā brīdī mēs kalposim, saliekot mūsu ziedojumus, pēc tam arī baudīsim svēto vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma arī sadraudzības kafejnīca draudzes pagalmā. Svētais mūžīgais Dievs, paldies, ka kā daļa no tā, ko Tu mums esi devis, mēs varam dot Tavam darbam, svētīt šo naudu, kas salikt. Bet paldies, ka pāri visam mēs esam it visā saņēmēji no Tevis. Un paldies arī par svēto vakarēdienu, kas ir sagatavots ne tikai cilvēku rokām, bet vispirms no Tevis paša. Jo Tu pats biji mūsu vidū un sacīji, ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa, tās ir manas asinis. Un tāpēc mēs arī lūdzam šķīstu mūs no visas netaisnības, piedod mums grēkus, ko esam domājuši, apzināti un neapzināti, ko esam darījuši domās, vārdos un darbos. Piedod to mums visu, ka varam nākt ar tīru sirdi pie Tevis. Un paldies, ka arī caur šo vakarēdienu Tu mums saki, nāciet pie manis visi, kas esiet bēdīgi un grūtsirdīgi. Un Tu mūs nevis notiesā un nosodi un atstumji, bet Tu mūs sastopi mūsu vajadzībās
un Tavu mīlestība mūs pārveido. Mēs lūdzam, ka tas brīnums var notikt arī pie katra no mums šodien. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Brīvs no grēka kļūt, tik pie Jēzus svētā krusta. Brīvs no vainas sāpēm būt, tik pie Jēzus svētā krusta. Cita ceļa nav cita samaksas, es pie krusta pieglaužos. Te ir cerība, piedošana, viņa asinīs es tīrs. Mieru kā lai ielgustu, tik pie Jēzus svētā krustā. Prieku kā lai mantoju, tik pie Jēzus svētā krustā. Cita ceļa nav cita samaksas, es pie krusta pieglaužos. Te ir cerība, piedošana, viņa asinīs es tīrs. Dzīvei mērķi iegūšu, tik pie Jēzus svētā krustā. Viņa pēdās sekošu, tik pie Jēzus svētā krustā. Būs no tava sirds mīlestība man, visu piedod apklaidā. Žēlastība man, viņa taisnība, terpies esmu skaidrībā. Kā var brīvs no grēka kļūt, tik pie Jēzus svētā krustā. Brīvs no vainas sāpēm būt, tik pie Jēzus svētā krustā. Tajā naktī, kad mūsu kungs Jēzus Kristus tika nodots, viņš bija kopā ar saviem mācekļiem. Un, esot kopā augšistabā, Jēzus ņēma maizi, pateicās par šo maizi un to pārlauza un sacīja: ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top lausta. Kad maize bija baudīta, Jēzus ņēma biķeri un sacīja: šis biķeris, tā ir jaunā derība manās asinīs. Cikkārt jūs no šī biķera dzeriet, to dariet mani pieminēdami. Ņemiet un dzeriet, saka tas kungs. Kristus asins.
Ja tu apzinies savu vajadzību pēc Dieva žēlastības un pieņem Jēzus Kristus upuri un viņa piedošanu, tad arī šis vakarēdienas Kristus iedibināts ir priekš tevis. Nāksiet pa vidējo eju, baudīsiet no maizes un no biķera, atgriezīsieties savās vietās, lai klusībā Dievam lūgšanā pateiktos par viņa žēlastību un mīlestību. Nāciet un baudiet, cik tas kungs ir labs.
Svēts ir Dievs!
Svētais valdītājs, Svētais Dieva jērs, Svētais Dieva jērs, Viņš mūs izglābā. Dievs ir svēts, Dievs visvarenais valdītājs, Svētais Dieva jērs, Svētais Dieva jērs. Lūksim kopīgi. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Dieva Tēva mīlestība, Kristus Jēzus žēlastība un Svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar mums visiem tagad un tālāk ejot. Āmen. Kungs, lai svētī un sargā savu vaigu ar tevi, lai apgaismo žēlastībā, tevi paceļ un mieru dod. Kungs, lai svētī